Pirms mēs sākam plaši izmantot dažādas lietas, mēs tās testējam. Mašīnas, telefonus, datorus, visdažādākās lietas, tehnoloģijas un paņēmienus. Mēs to visu testējam pirms lietošanas plašāk, lai pārliecinātos, ka visas šīs sistēmas ir pēc iespējas efektīvākas un drošākas, un lai novērstu problēmas, kas dažādi nepārbaudītu trūkumu dēļ varētu rasties nākotnē. Tiklīdz kā kāds izgudro kaut ko jaunu, mēs to testējam. Mēs tā testējam visas lietas, izņemot pašu svarīgāko – socioekonomisko modeli, kurā mēs visi dzīvojam un kas nenoliedzami milzīgā mērā ietekmē mūsu visu dzīves. Patiesībā socioekonomiskais modelis arī ir tikai izgudrojums, kā vispārējais, ko cilvēki izgudro. Kapitālisms, sociālisms, brīvais tirgus, komanda ekonomika, valdība, parlaments, prezidents, monarhija, konstitūcija, tiesu sistēma, monetārā sistēma, darba sistēma, izglītības sistēma un saraksts turpinās. Tie visi ir tikai koncepti, kurus izgudrojas kāds cilvēks vai cilvēku grupa, un nekas vairāk. Tas nav kāds dabas vai fizikas likums, kuru vienkārši nav iespējams mainīt. Tas viss ir tikai cilvēku pašu izgudrojums, un ļoti nozīmīgs izgudrojums, jo tas ietekmē mūs visus. Bet kāpēc tik svarīgs izgudrojums kā socioekonomiskais modelis netiek testēts, un ja tiek izdomāts kaut kas jauns un labāks, kāpēc sistēma netiek uzlabota un pilnveidota? Un ja tā padomā, kāpēc visiem būtu jādzīvo vienā sistēmā, kā tas notiek patreiz? Mēs taču visi nenēsājam vienādas drēbes, visi nēdam tikai viens tos pašus ēdienus, un neklausamies visi vienu un to pašu mūziku. Mēs zinām, ka visiem pasaules cilvēkiem nedara vienāds dzīvesveids, vienāds uzturs un tā tālāk. Kāpēc, lai socioekonomiskā sistēma būtu izņēmums, kura vēl pie tam ļoti izteikti veido mūsu dzīvesveidu? Patīk tas vai ne? Sistēma, kurā patreiz dzīvojam, varētu nosaukt par kapitalistisko valstiskumu vai valstisko kapitālismu. Šis nosaukums, kas varētu mulsināt, izveidots pieņemot, ka vārds valstiskums būtu atbilstoši tulkojums vārdam statism no angļu valodas. Un īsa definīcija vārdam valstiskums, ja statism būtu uzskats, ka valdībai vajadzētu kontrolēt ekonomisko vai sociālo politiku vai abus kaut kādā mērā. Vai vēl īsāk sakot, uzskats, ka kaut kādai mistiskai organizācijai, ko cilvēki dēvē par valdību, ir tiesības pavēlēt, ko tu drīksti darīt, ko tu nedrīksti darīt un kas tev obligāti ir jādara. Šis modelis bieži vien tiek pasniegts kā vislabākais un vienīgais pareizais veids, kā cilvēkiem sadzīvot savā starpā. Taču uz ko ir balstīts šāds pieņēmums? Ir taču tik daudz alternatīvu modeļu, bet tie pagaidām ir un paliek tikai teorijas, jo nav taču dota iespēja izmēģināt tos realitātē. Mums taču patīk dažādība, izvēles iespējas un iespējas notestēt sev vēlamās lietas. Mums taču ir dažādi modeļi mašīnas, mēbeles un mājas, simtiem dažādu TV kanālu, čipsu garšu, limonāžu un kožļaņu, tūkstošiem mobilo telefonu modeļu un tā tālāk. Tas būtu tikai normāli, vēlams un pat nepieciešams, lai mēs praksē varētu arī izmēģināt savu vēlamo socioekonomisko modeli. Patiesībā mums taču ir tik daudz alternatīvu modeļu, no kā izvēlēties. Piemēram, visi anarhismu paveidi, vai minarhisms, vai arī uz resursiem balstīta ekonomika, sistēmas ar valūtas konkurenci, sistēmas ar barteri, sistēmas, kurā valūta un nepieciešamība pēc norēķiniem vispār nav nepieciešama. Tie ir tikai daži piemēri. Iespēja ir tik daudz, cik cilvēku fantāzijai ir robeža. Šāda dažādu modeļu izmēģināšana noteikti veicinātu cilvēces un individuālu cilvēku attīstību, pieredzes bagātību, kā arī radošo domāšanu. Līdzīgi domājuši cilvēki varētu sanākt kopā un veidot tādu modeli, kādu vēlētos. Kamēr katra no sabiedrībām dzīvo pēc sevis brīvprātīgi izvēlētā modeļa un neuzspiež savus idejas un gribu citiem, visdažādākās sabiedrības šādi varētu pastāvēt pat blakus vienotrai. Un, ja vēlēsies, varēs arī apmainīties ar iedvesmojošām idejām vai pat fiziskiem labumiem. Cilvēki brīvprātīgi varētu izvēlēties, kādā modelī vēlas dzīvot, kā arī varēs brīvprātīgi paši savas ādas izmēģināt dažādus modeļus un pārliecināties, kurš viņiem patīk visvairāk. Ja kādam nepatiks neviens no esošajiem modeļiem, cilvēki varēs izmēģināt paši sev veidotās alternatīvas un pārliecināties, vai praksē tās varētu strādāt. Vai iepriekš minētais nebūtu kaut kas tāds, ko patiešām varētu nosaukt par brīvību? Ko tu par to domā? Pastāsti komentāros vai izveido video kā atbildi. Ja tev patika šis video, parādi to draugiem, ģimenei, paziņām. Pastāsti cilvēkiem par šādu ideju.